Jā. Paldies, Linda, ka piekriti mūs atbalstīt. Pirmām kārtām šajā pētījumā viņš sanāca ļoti padziļināts divās dimensijās. Pirmā, Linda kopā ar Norstatu sanāca apjautāt diezgan lielu uzņēmumu skaitu, bet otra, mums savukārt Mentoring Academy sanāca uztaisīt ap 30 tādām saturīgām intervijām ar uzņēmumu pārstāvjiem, kuriem reāli ir šīs mentoringa programmas. Un šeit es gribētu piebilst, paldies liels tiem uzņēmumiem, kuri pārstāvi ir šeit, kuri piekrita runāt, jo bija daudzi, kas pat nepiekrita. Un tas arī ir kaut kas par mūsu kultūru, jo runājot ar starptautiskiem uzņēmumiem, šīs sarunas ir daudz vieglākas, kā mēs dalāmies ar informāciju, ar pieredzi, kā mēs cenšamies palīdzēt viens otram. Tā kā paldies tiem, kas piekrita uz tām garajām intervijām. Jā, paldies vēlreiz par doto vārdu. Man sauc Linda Ezera, pārstāvu Norstat Latviju. Tie, kas man nezina, tad neesmu tikai uzņēmumu vadītāja. Esmu jau vairāk kā 17 gadus pētniece, socioloģe, darbojos Latvijas sociologu valdē. Būtībā visa mana ikdiena ir par un ap datiem. Tā skaitā arī mentorēšanu, komandas vadību un tā tālāk. Tāpēc man ir liels prieks par uzaicinājumu būt šeit, padalīties ar mentoringa pētījuma rezultātiem, jo mēs vienmēr, kā Norstats, piekrītam tādām savā ziņā pētnieciskām avantūrām. Mēs piekrītam palīdzēt un atbalstīt iegūt datus, kurus ikdienā tā vienkārši nemēra. Jo tā populārākie mērījumi ir zīmola atpazīstamība, zīmola tēls, produktu potenciāls, pēckampaņu novērtējums un tā tālāk. Būtībā viss par un ap biznesu. Vai tas, ko mēs darījām, vai tas dod mums kādu pienesumu. Tad šis tomēr ir vairāk par cilvēkiem, nevis par biznesa rezultātiem. Un tas, kā cilvēki novērtē mentoringa ietekmi viņu ikdienā, un tāpēc, jā, savā ziņā tad es nesu tādu lielāku skaitu uzņēmumu pārstāvu viedokli, bet, manuprāt, arī Olgas lielais darbs, šīs kvalitīvās intervijas, padziļinātās intervijas arī dod papildus pienesumu, lai varētu to visu izanalizēt. Tad dodamies droši vien pie nākamā slaida. Jā, bet pētnieku kodeks ir nemainīgs. Visiem izstāstīt, kā tu pētījums tika veikts. Lai visi būtu uz vienas lapas, nekādas interpretācijas, ja kādi jautājumi noteikti var jautāt. Tad būtībā fantastiska lieta, ka šobrīd mēs Latvijā sasniedzam jau vairāk kā 90% no Latvijas iedzīvotājiem internetā. Mobilajā telefonā, planšetē, datorā un tā tālāk. Būtībā tad mēs kā pētnieki arī stāvam klāt šiem cilvēkiem un internetā uzdodam daudz dažādas jautājumus. Gan jau arī jūs esat kāds nonācis mūsu redzeslokā, un tad mūsu uzdevums ir palielināt šo cilvēku iesaisti, godīgumu. Tas, lai viņi atbildētu godīgi, nevis tas, ko mēs vēlamies, lai viņi atbildētu. Būtībā mūsu mērķa grupa bija uzņēmumu pārstāvi. Lielākoties lēmumu pieņēmēji, tas, lai viņi būtu, viņu pakļautībā gan cilvēki, šeit ir pārstāvēt būtībā 70% tiešām vadītāji šajā pētījumā, savukārt 30% ir tādi darbinieki, uzņēmumu pārstāvi, kas spēj sniegt viedokli par uzņēmumu. Arī noteikti jūsu uzņēmumā ir cilvēki, kas pat, ja viņš nav nodaļas vadītājs, direktors, arī viņiem ir diezgan liela ietekme uzņēmumu kultūrā. Tad arī šie cilvēki šeit ir pārstāvēti. Kopumā aptaujājām nedaudz vairāk kā 500 uzņēmumu pārstāvis, kas pētījumos tas ir daudz. Ja mēs klasiski ar iedzīvotāju aptauju, tas ir 1000 un vēl vairāk, tad uzņēmumu pārstāvjiem tas ir ļoti zolīts skaitlis, lai mēs varētu arī panalizēt. Un dati ir pavisam jauni. Mēs pētījumu veicām novembrī, lai mēs runātu par kaut ko tagad un šeit, nevis par to, kas ir bijis dziļā vēsturē. Un pētījums tika veikts Latvijā. Bet noteikti, ar vienu vairāk aktualizējoties, noteikti arī atbalstīsim šo Baltijas līmenī, lai saprastu, vai tad pastāv atšķirības starp Latviju, Lietuvu, Igauniju.
lai gan pētījumi liecina, ka mēs esam līdzīgāki ar lietuviešiem nekā igauņiem, bet varbūt šajā aspektā mēs esam nedaudz līdzīgāki arī ar igauņiem. Tad varam doties tālāk. Tad pirmais jautājums ir pavisam vienkāršs. Vai jūsu uzņēmumā ir mentoringa programma darbiniekiem? Protams, ar kritiķu uzreiz domā, ko katrs saprota mentoringu, vai tiešām saprot, ko mēs domājam, bet vienkārši cilvēcīgi pajautāju šo jautājumu, redzam, ka būtībā katrs ceturtais atbildēja, ka jā, viņu uzņēmumā ir mentoringa programma darbiniekiem, 57% bija, teiksim, skaidri norādīja nē, bet 18% ir tādi, kas īsti nav pārliecināti. Jo arī kā paneļa diskusija dalībnieki minēja, ka īsti jau tā nav tāda oficiālais mentorings, un varbūt kāds arī īsti šaubās, vai tas skaitās mentorings vai neskaitās, kas aizgāja pusdienās pieredzes apmaiņā vai kādā citā, teiksim, tikšanās. Tā kā būtībā ir lielā daļā tomēr joprojām tas nav, bet savukārt 25% ir tādi, kuri atzina, ka viņiem ir šī mentoringa programma. Un tālākajos slaidos arī aplūkosim detalizētāk, ko tie 25% domā par mentoringa programmu. Man patīk tie 18%, kuri nezin, un tas ir lielā mērā par komunikāciju, ka mēs komunicējam par mentoringa iespējām vēl ilgi pirms mēs ieviešam reāli, un ieviešanas laikā, un arī pēc mentoringa programmām mēs tā kā to komunikācijas plūsmu neatstājam pašplūsmām, bet to noteikti veicinam, lai visi, kam ir iespēja un vēlme, lai varētu šo mentoringu piedzīvot. Jā, un arī šeit izskanēja oficiāls, neoficiāls, tad mūsu pētījumā bija tomēr izmantojušas formāls vai neformāls mentorings. Tad redzam, ka būtībā dalās gandrīz pusi uz pusi, kur 51% atzina, ka tā ir formāla mentoringa programma. Mēs vienmēr sakam, ka pētījuma dati nav pārdošanas dati, tie nevienmēr konstatē reāli faktisko, bet katrā ziņā 51% no aptaujātajiem uzskata, ka tā ir formāla mentoringa programma, pat ja tāda nav. Savukārt 45% atzina, ka tā ir neformāla, un cits, teiksim, tas ir kāds cita veida forma mentoringa, kas pastāv viņu uzņēmumā. Un šeit tā interesanta korelācija starp formālajām un neformālajām programmām ir tāda, ka jo neformālāka kultūra ir uzņēmumā, jo neformālāka arī jābūt mentoringa programmai. Jo formālāka, jo vairāk prasās dažādi guidelines un frameworks un tā tālāk. Jā, un arī vēl atgriežoties pie šī, kuriem uzņēmumiem ir mentoringa programma, lielākoties tas ir biežāk izteikti tieši lielajiem uzņēmumiem virs 100 darbiniekiem, arī 100 līdz 250 darbiniekiem un vairāk, un nav tik milzīga atšķirības starp Rīga un reģioni. Arī tie uzņēmumi, kas ir reģionos, arī tur ir mentorings. Nav tā, ka tikai tas ir Rīgā atrodams, bet arī reģionos ir novērojams. Jā, un kad tikai uzņēmumā ieviest mentoringa programmu, šeit arī paneļa diskusijā izskanēja, ka tas nav tikai vakardien ieviests vai tas, teiksim, gadu iepriekš, tad arī šie rezultāti parāda, ka īstenībā 38% atzina, ka tas jau bija pirms 5 vai vairāk gadiem, kas jau eksistēja uzņēmumam kādā no formām, jo noteikti mentorings arī mainās gadiem ejot. Paši mentori noteikti kļūst drosmīgāki un dažādāki, bet redzam arī, ka joprojām ir tādi, kuriem tas ir pavisam nesen ieviests. Un arī noteikti tas ir tas, kas ir tāds jaunums darba tirgu, un noteikti arī šie darbinieki, kuriem tas ir varbūt pirmreizējs kaut kas, noteikti arī skatās uz to savādāk, nekā varbūt tie, kas jau ir pieredzējušāki. Bet ļoti, ļoti dažāda pieredze, cik uzņēmumos ir šis ilgi jau mentorings eksistē. Interesanti, ka tā nevienmērīga. Es padomāju, ka varbūt ar Covid laiku ir saistīts tas periods pirms 4 gadiem. Jā, un tad arī mēs jautājām, kas tad ir tie galvenie fokusi, uz ko mentoringa programma būtībā fokusēs. Un top 3 atbildes bija ļoti, ļoti izteiktas. Tā ir izaugsma, onboardings un līderība. Arī Balcija minēja, ka tieši šis onboardings ir, un arī pārējie kolēģi tieši onboardings kā jaunajiem
darbinieki uzsāk šo darbu dzīvi jaunā uzņēmumā, arī šeit skaidri parādās, tas ir svarīgi, un tas ir viens no šiem stūrakmeņiem, kas tiek izcelts kā fokus, kāpēc mentorings ir svarīgs uzņēmumos. Ne? Bet ir arī citas mentoringa programmas, tādas kā peer-to-peer mentoringa, specifiska sieviešu līderība vai grupu mentorings, kuras varbūt nav tik bieži sastopamas, bet kuras tiek pielāgotas konkrētām uzņēmuma vajadzībām. Jā, un šis noteikti arī ir viens no svarīgākajiem atslēgu vārdiem, jeb slaidiem vai mentoringa programmas ietekmi uz biznesa rezultātiem. Ļoti subjektīvs vērtējums, tur nav apakšā nekāda cipari, varbūt kādam ir atsevišķi, kas to formulu izstrādājis, bet būtībā absolūtais vairākums, 75%, tomēr novērtē, ka tā ir pozitīva ietekme. Un tad, kad mēs šo jautājumu likām anketā un mērījām, bija tā baža, kas būs, ja būs tomēr 75% negatīvi. Tas maina pilnībā spēles laukumu. Ko izdarīt secinājums no tā, kad ietekme nav, piemēram, uz cilvēku prāta. Bet šeit ir ļoti fantastiski rezultāti, un arī paši cilvēki, kas sniedz atbildi par ietekmi, pat ja viņi varbūt neredz šos rezultātus, viņi novērtē, tā ir pozitīva. Bet 1% izstāsies no mentoringa programmas, jo viņi redz negatīvu ietekmi, bet tas ir absolūts mazākums. Un tas ir dabīgi, jo reizēm tā negatīva pieredze ir nepieciešama, lai nākotnē organizētu sev šo pieredzi pozitīvā veidā. Jā, un top 3 atšķirības starp darbiniekiem, kuri ir mentoringa programmā un kuri nav iesaistīti. Šis arī par šo neformālo, ja cilvēks nebūs motivēts, viņu nekad pat ja piedabūs uz mentoringa programmu, rezultāts noteikti nebūs tāds, kurš ir stipri motivēts. Un tad šeit redzam, ka šī atšķirība ir motivācija, kas ir būtībā atslēga vārds mentoringā, izaugsme un iesaiste. Tas ir tas, ko visvairāk arī novērtē, kur tad parādās šī plaisa un atšķirības starp darbiniekiem. Man arī diskusijas laikā visu laiku galvā skanēja vārds lojalitāte. Lojāls darbinieks un nelojāls darbinieks. Tas darbinieks, kurš ir gatavs iet ekstra mailu, un tas, kurš pateiks, ka es līdz 5 šeit. Un cik tas maksā, vai to var aprēķināt, nevar. Bet kopā tas rezultāts viņš nevar būt ne pozitīvs. Jā, bet mēs arī gribējām pajautāt, ko darīt, un varbūt tās varēja darīt savādāk mentoringa programmas vadīšanā, jo tomēr tā pieredze ar mentoringa programmām ir dažāda, arī uzņēmumi ir dažādi. Un šeit arī bija neliels tāds pārsteigums, jo īstenībā ļoti viegli mainām lieta. Tā ir komunikācija. Iekšējā komunikācija, vairāk būtībā sarunāties, nodot šo ziņu savstarpēji. Bet būtībā arī visus mentorus, un kuriem ir varbūt tās mentorējumie, tomēr vairāk pastiprināt šo iekšējo komunikāciju, jo tas ir tas, ko arī šobrīd redz, ko varēja darīt savādāk. Un šeit droši vien viss ir par programmu plānošanu un menedžmentu. Tas ir tas, kas tiek uzliekts uz HR pusi. Un tas, ko mēs varam darīt, tiešām plānot, komunicēt, strukturizēt, nodrošināt apmācības, tās varbūt iekšējas apmācības. Par mentoru un mentiju apbalvošanu šeit ir tā, ka man nostāja ir, ka šeit mēs investējam caur mentoringu gan sevi, gan mūsu mentorējumos, gan sabiedrībā kopumā. Tā kā šeit apbalvošana tiek domāta ne tik ļoti finansiāla, bet vairāk kā gandarījums un izaugsme visām pusēm. Un mentoru un mentiju iesaiste. Ļoti patīk Rīga Egels pieredze, kuri iesaista gan mentorus, gan mentīs ar dažādām pēcmaksas aktivitātēm, piemēram, pārgājieniem,
bet kaut ko tādu, kas liek šiem cilvēkiem palikt procesā un aiziet līdz galam. Tā kā varianti ir daudz, plānošana un tāda ilgspējīga vīzija noteikti palīdz, lai nākotnē mentoringa programmas būtu veiksmīgākas. Jā, un kas ir galvenie izaicinājumi? Tad šobrīd arī varbūt kāds jau redz savas domas un savu viedokli attiecībā ar šo jautājumu, bet būtībā laiks. Laiks ir tas, kas ir tas lielākais izaicinājums, un arī mentoringa prasmes, motivācija. Tas ir tas, ko ikdienā arī cilvēki novēro un apzinās, ka tas laiks dažkārt ir tas, kas varbūt tās mums noliek kaut ko otrā plānā, bet laiks visiem ir vienāds. Tikai atšķirās prioritātes un visa pamatā ir motivācija, ko mēs ieliekam kurā pozīcijā. Es pilnīgi to pašu gribēju pateikt. Jā, un to visu, lai apvienojot tādā īsā kopsavilkumā, tad būtībā mentoringa programma no cilvēka skatu viedokļa ir īstenībā ļoti dažāda. Kādam tā ir formāla, kādam ir neformāla, kādam tā ir tikko sākusies, kādam jau ļoti labi pazīstama, bet tā ir ļoti, ļoti dažāda. Un tas ir viennozīmīgi skaidrs, ka tā ir ļoti pozitīva ietekme. Cilvēki tajā redz pozitīvo, jēgu redze, bet tā joprojām ir pilnveidojoša. Un būtībā visi mentori, kas strādā gan oficiāli, neoficiāli, formāli, neformāli, jūs esat tie, kas veido. Un tie, kas ir jūsu mentorējumie, viņi īstenībā viņiem rodas priekšstats, kas tas ir. Un tikai jums mainot to pozitīvā virzienā ir iespēja to pilnveidot. Jā, un tas, par ko mēs bieži runājam arī šeit, ka nav jāgaida formāli, neformāli korporatīva programma uzņēmumā. Mēs katrs pats varam atrast sev mentoru un katrs pats kļūt par mentoru priekš kāda. Dažādās ārējas programmās, mazāk vai vairāk globālās. Tā šīs iespējas ir, viņas ir ļoti viegli atrodamas, kompetences arī nav nekāda kosmosa zinātne. Tā kā, ja vēl gadījumā kāds nav iesaistīts kādā mentoringa programmā, mēs noteikti iedrošinām to darīt. Jā, tas ir neliels ieskats no datiem. Tā kā dati ir tiešām pavisam svaigi, mēs viņiem turpināsim strādāt un noteikti, ja kādi papildus jautājumi par šiem datiem, tad noteikti mums ir sazināties. Ja? Paldies, Linda!